raksturoši šo ziemas sezonu Latvijā un līdz ar to arī Baltijas valstīs un Ziemeļvalstu reģionā, jo kopā esam vienotā Biržas reģionā. Šī ziemas sezona no oktobra līdz pat šim brīdim janvārī kopumā ir bijusi siltāka, ar lielu vēja izstrādi un salīdzinoši zemāku pieprasījumu. Un gada nogalē, notiekot lieliem atkušņiem, esot ļoti siltai ārgaisa temperatūrai, Daugavas satecas baseinā būtiski pieaug pietece, kā rezultātā Latvenergo HES izstrādes apjomi ir pielīdzināmi palu perioda izstrādes apjomiem. Un TEC šajā brīdī ir bijis salīdzinoši maz pieprasīts. TEC pagājušā gada 4. ceturksnī ir strādājis tikai pusi no visām dienām, un savā maksimuma pieprasījuma laikā ir bijis nepieciešams saražot tikai aptuveni 800 no 1600 TEC iespējamiem siltumenerģijas megavatiem. Tālāk pietuvojas gadumija un janvāra sākums. Tas Ziemeļa Eiropai un Baltijas valstīm ir ar īpaši bargu salu. Zviedrijā, Somijā ārgaisa temperatūras nokrītās līdz pat -30, -40 grādiem vietām, un būtiski kāpja pieprasījums. Dažās stundās pat vairāk kā par 10, 20 līdz pat 30% ir pieaudzis pieprasījums pēc elektroenerģijas. Un šajā laikā HES ražo, Latvenergo TEC 1 un TEC 2 pirmais energobloks ražo. Kopumā Latvenergo spējas sekt ar elektroenerģiju visu savu klientu portfeli, un tā kā Latvijā ir liela elektroenerģijas izstrāde, Latvijas valsts kopumā ir eksporta pozīcijās pret savām kaimiņu valstīm. Par nelaimi dažādi apstākļi, īpaši augstais pieprasījums un TEC 2 otrā energobloka remonta pagarinājums sakrīt 5. janvārī, kurā ir īpaši augsta elektroenerģijas cena, un tās galvenais faktors ir ļoti zema ārgaisa temperatūra, tātad ekstrēmi augsts pieprasījums tirgū. Par TEC 2 otrā energobloka remontdarbiem. Tie sākotnēji Latvenergo tika plānoti veikt septembrī, oktobrī, kad šādi remontdarbi tirgumu varētu radīt vismazāko risku. Jo pieprasījums vēl ir salīdzinoši neliels, savukārt rudenī ir gan saules, gan vēja ģenerācijas pietiekami, un TEC 2 nav tik ļoti pieprasīts, jeb nepieciešams tirgumu. Bet, diemžēl, šo remontu darbu laikā, septembra beigās, tiek atklāti defekti TEC 2 otrā energobloka ģeneratorā. Ar šādiem defektiem turpināt darbību nedrīkst. TEC vēl ir jādarbina turpmākos 5, 10, 15, varbūt vairāk gadus. Tādēļ tiek pārplānota turpmāko remontdarbu veikšana. Tiek speciāli pasūtīti eksperti ģeneratoru labošanā, papildus detaļu komplekti, un decembrī un arī janvāra pirmajās dienās tiek veikti papildus remontdarbi. Tālāk tiek TEC 2 otrais energobloks ieregulēts un speciāli testēts, vai tam visi parametri atbilst kvalitīvai, stabilai darbībai, un 11. janvārī TEC 2 otrā energobloka remontdarbi ir noslēgti. Šobrīd Latvenergo darbā ir visi 3 TEC energobloki, tātad TEC 1 un abi bloki TEC 2 stacijās. HES arī turpina ražot, bet mazāk. Pietece ir samazinājusies. Ko tad mums sola nākotnē prognozes? Šobrīd Eiropai kopumā un arī Baltijai galvenā prognoze meteoroloģijas ziņā ir tā, ka ir sagaidām mēreni laikapstākļi. Protams, ir iespējama arī mainība, gan atkušņi, gan lielākas saules dienas, bet kopumā vidēji gaidāma mērena ziema, līdz ar to tādi ļoti
risku paaugstinoši, ļoti bīstami pārsteigumi šobrīd nav gaidāmi.